Svētā Patrika diena, kas tiek svinēta 17. martā, ir nozīmīgi svētki Īrijā, kuros plaši tiek svinēta valsts unikālā kultūras identitāte, īru vienotība un nacionālais lepnums, kā arī pieminēts Zaļā salas patrons Svētais Patriks. Kādreizējie reliģiskie svētki mūsdienās ir attīstījušies par daudzveidīgu svinēšanu, kurā nozīmīgākā daļa ir parādes, kas notiek ikvienā pilsētā un ciematā valstī. Šogad krāšņu parādi notika arī Galvajā, kas ir trešā lielākā Īrijas pilsēta ar gandrīz 86,000 iedzīvotāju. Tajā piedalījās arī iepriekšējais valsts prezidents Maikls Higgins un viņa kundze Sabīne. Kā jau tas Īrijā ir ierasts, parādē bija pārstāvētas nevien vietējās skolas, interešu grupas, pūtēju orķestri un klubi, nevalstiskās organizācijas un dienesti, bet arī citu nacionalitāšu grupas. Statistika liecina, ka 11% Galvejas iedzīvotāji pieder mazākumtautību kopienām. Parādē, kuras devīze šogad bija leģendas un uzlecošas zvaigznes, ko vēroja tūkstošiem cilvēku, 3000 dalībnieku vidū gāja nevien ukraiņi, poļi, meksikāņi, filipīnieši un gruzīni, bet, protams, arī latvieši. Pilsētā un tās apkaimē dzīvo vairāk kā 2000 ieceļotāji no Latvijas. Galvejas latviešu atbalsta grupa svētku parādē bija pulcinājusi gan Latvijas vēstniecības pārstāvjus, gan vietējos dejotājus no kopām Pastaliņus un Rietumkrasts, ILMP valdes priekšsēdētājs Olveigs Lēdiņu, kā arī Latviestu asociācijas pārstāvjus no Kleri Morisas pilsētas. Bet lielākais pārsteigums parādē bija vidējās paaudzes deju kolektīvs Mārupieši no Latvijas. Mārupieši ļoti sen nav viesojušies nekur, jo kopš Covid laika pēdējais Mārupiešu brauciens ir bijis Čīlu un Peru festivāls, un mēs bijām ļoti priecīgi, ka mums izdevās izveidot šo kontaktu ar vietējiem latviešiem, un ļoti gribējām ar savu klātbūtni priecēt Patrikdienas gājienu, un tiešām no sirds, lai arī laika apstākļi ir tādi kā vienmēr Īrijā, bet mēs ļoti izbaudījām. Pirmkārt jau vietējo iedzīvotāju apģērbā, kas liecina par to, ka šeit ir šīs Patrikdienas svinības, un mums ir sava veida sakritība, jo arī Mārupiešu karogā, nevis Mārupiešu, bet Mārupas novada karogā ir šīs zaļās krāsas, un mēs pilnīgi jūtāmies piederīgi. Tālāk mēs iepazīsim Īriju un, protams, vēl dejosim arī koncertus. Tas, ka mārupiešiem izdevās izveidot kontaktus ar vietējiem latviešiem, nav liels pārsteigums, jo viņu kolektīvā dejo Aiga Kunicka, kura savu laiku dzīvojusi Īrijā un vadījusi šeit deju kopu Nemiežs. Viņa atzina, ka atgriešanās Zaļajā salā ir prieka un pozitīva emocija pilna. Tas sākās ar, vai tu mums nevarētu parādīt kādu skaistu vietu, un tad es jā, protams, tur daudz skaistas vietas Īrijā. Tas sākās ar to, un tad jau viss sākās, varbūt mēs varam aiziet arī gājienā, un varbūt mēs varam izdarīt to, varbūt arī koncertā piedalīties. Principā sākums bija tikai atbraukt pāris dienām paskatīties, kas ir Īrija. Es tad citu pēdējā reizē, kad es biju Nemiera, tajā 10 gadu jubilejā, es domāju, es nekad vairs šeit nebūšu. Es nekad neiešu gājienā, es nekad nedejošu Īrijā, un viss mainījās. Galvejas latviešu atbalsta grupas pārstāve, dejotāja un bērnu dejukopas Pastaliņas vadītāja Aija Raičonka, kura bija saorganizējusi latviešu piedalīšanos parādē, atzina, ka ir brīnišķīgi sajūta būt daļai no īru svētkiem. Viņi ļoti priecājās vienmēr, kad ierauga par mūsu tērpiem, vienmēr saka, ka jūs izskatāties tik brīnišķīgi. Vispār šodien man paprasīja, vai mēs neesam no Āfrikas, jo tērpi ir ļoti koši. Un bija asociācija ar afrikāņiem. Un tad mēs vienmēr mēģinām izskaidrot, ka mēs esam lepni latvieši. Vismaz es personīgi neesmu izjutusi kaut kādu pretestību, jo mēs jau neejam pret īru kultūru. Mēs atbalstam ļoti viņu kultūru. Mēs ikdienā esam visā īriskajā. Un savā nedēļas nogalēs mēs piekopjam savas latviešu tradīcijas un tagad iznākam svētkos un parādam arī, ko mēs darām savā nedēļas nogalē. Pēc parādes mārupieši sagādāja jaukus svētku mirkļus arī Menlo parka viesnīcas darbiniekiem un apmeklētājiem, nodejojot 2 latviešu dejas un iesaistot dančos arī skatītājus. Niklaus Miezes un Inga Mieze no Galvejas.